5. februārī Daugavpils novada kultūras centrā norisinājās Valsts zemes dienesta 20 gadu jubilejai veltīts pasākums, kur Valsts zemes dienesta ģenerāla direktora Elita Baklāne-Ansberga un Latgales reģionālās nodaļas vadība tikās ar sadarbības partneriem. Pasākuma laikā dienesta vadība pateicās saviem esošajiem un bijušajiem Daugavpils biroja darbiniekiem, pašvaldībām un citiem sadarbības partneriem, kas devuši ieguldījumu dienesta darba kvalitātes veicināšanā. Pateicības rakstus un piemiņas veltes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Irina Line pasniedza Daugavpils novadam, Daugavpils pilsētas domei, Daugavpils zemesgrāmatu nodaļai un Krāslavas novadam. Sagaidot 20. gada dienu, īpaša uzmanība ir pievērsta zemes reformas tēmai, kas sākotnēji ir bijusi viena no galvenajām dienesta funkcijām. Patiešām ir liels gandarījums, mēs Latvijā varam būt lepni par to, ka mēs esam realizējuši zemes reformu un sakārtojuši īpašuma tiesības un raduši iespēju šo 20 gadu laikā atjaunot tik lielam skaitam gan bijušo īpašnieku, kā arī veiksmīgi novadījuši šo privatizācijas procesu. Un salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, postpadomu valstīm, mēs esam patiešām bez kļūdām, bez lielām kļūdām, tādām sistēmiskām kļūdām šo procesu veikuši. Līdz ar to privāta īpašums, kas ir viena no demokrātiskas valsts tādām pamatvērtībām, mums pilnā apmērā darbojās, un šī sistēma darbojās, un cilvēkiem ir iespēja apsaimniekot savu senču zemi un dot pienesumu arī Latvijas ekonomikai. Bet tiešām šie 20 gadi, es domāju, jūs redzat šos reņu vārdus, kad valsts sākas no zemes, un gan jūsu visi kolēģi ir strādājuši ikdienā, un es domāju, ka ir uzklausīts milzum daudz problēmu un ir risinātas šīs problēmas. Un pamazām tiešām mūsu zeme ir sakārtota, un es šodien 20 gadu dzimšanas dienā gribu novēlēt vienkārši, lai mūsu Latvijas zemes vairāk piederētu Latvijas iedzīvotājiem, lai mēs mazāk strīdētos par šo zemi, bet viņu vairāk apstrādātu un turētos pie zemes, jo, kā viens mans kolēģis teica, tad varbūt uzdāviniet labāk savam bērnam kādreiz nevis dārgu dāvanu, bet hektāru zemes. Daugavpils novadam skanēja īpaši pateicības vārdi par veiksmīgu sadarbību zemes reformas īstenošanā. Mūsu galvenie sadarbības partneri ir pašvaldības, tāpēc šodien vislielāko paldies mēs teiksim Daugavpils reģiona pašvaldībām, kuras ir lielu darbu paveikuši gan zemes reformas īstenošanā, kā arī lielu darbu paveikuši kadastra daktu sakārtošanā, sadarbojoties ar mums un nodrošinot to aktualitāti. Ar to tas būs gan Krāslavas novads, Daugavpils novads un Daugavpils pilsēta. Īpaši paldies man ir jāsaka Daugavpils novadam, kurš pagājušajā gadā bija pirmajā vietā starp visām Latvijas pašvaldībām, iesniedzot deklarācijas par ēkām, kas līdz šim kadastrā nebija reģistrētas. Līdz ar to mēs esam būtiski palielinājuši to ēku skaitu, par kurām mums kadastrā ir informācija, un pašvaldības ieguldījums šeit ir bijis patiesi nozīmīgs. Pasākuma ietvaros notika izstādes zemes reformas Latvijā 20. un 21. gadsimtā, mērniecība no cirkuļa līdz digitalizācijai un kuriozas ekspozīcijas garāk, smagāk, ilgāk prezentācija. Ekspozīcijas stendā Valsts zemes dienests ir apkopojis dažāda veida rekordus un kuriozus apjoma, ilguma, garuma, biezuma, konfigurācijas un pat smaguma ziņā. Te ir saudabīgi vai biežāk lietotie māju vārdi Latvijā, arī nestandarta saraksti ar klientiem, viņu aktivitātes pat 20 gadu garumā. Tāpat viesiem bija iespēja iepazīties ar Valsts zemes dienesta izdoto grāmatu Zemes reforma atslēga uz īpašumu, ko dāvanā saņems visas Latvijas pašvaldības. Par muzikālo noformējumu pasākumā rūpējās Daugavpils novada kultūras centra vokālais ansamblis Stage On un akordeoniste Olga Čapule.